Pirms 6 gadiem Valdemārpils jaunatnes iniciatīvu centrs Sava vieta vēra durvis, bet sestdien, centra jubilejas reizē, jaunieši paši sev pasniedza lielisku dāvanu. Kāda tā bija, skatieties mūsu nākamajā sižetā. Sestdien Valdemārpils jaunatnes iniciatīvu centrs Sava vieta atzīmēja dubultsvētkus. Tieši 28. septembrī pirms 6 gadiem iestāde savas durvis vēra vietējiem jauniešiem. Bet šogad šajā datumā durvis tika vērtas uz iniciatīvu centra 2. stāvu. Taču, lai tiktu 2. stāvā, nācās piemeklēt īstu atslēgu. Pie tām tika gan vietējie, gan arī ciemiņi. Tomēr īstā izrādījās tikai viena. Nav. Es nebūšu tas īsti. Nav. Mēģinām? Tev noteikti. Mēģinu es. Arī nē. Tālāk. Ir! Super! Vēl tikai brīdinājums nepieskarties svaigi krāsotajām trepju margām un aiziet uz 2. stāvu. Koridors, dušas un tualets telpa, virtuve un sava veida viesistaba. Telpas iekārtotas īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas projektu Reaktīvs. Reaktīvs jaunietis. Tāds, kas darbojas. Taču remontdarbus veikuši paši jaunieši kopā ar palīgiem. Te ir pavadītas dienas, naktis, šeit ir pavadīts atvaļinājums, tās ir bijušas sestdienas, svētdienas, bet kopīgiem spēkiem tā kā esam paveikuši. Un visu šeit, ko jūs redzat, kas ir izdarīts, tas viss ir brīvprātīgi. Tas ir jauniešu darbs, tas ir pārvaldes darbinieku darbs. Tas ir, protams, arī ģimenes darbs, jo šeit tika iesaistīti ne tikai mani bērni, kas vienmēr nāca līdzi un palīdzēja, bet arī mans vīrs. Ņēma darbā brīvdienas un nāca, lai līdz šodienai varētu pabeigt. Šorīt no rīta vēl pēdējā darbiņa tika darīt. Kurš cits viņai palīdzēs, ja ne es? Domāju, ka cik jaunieši varēja, tik arī es centos darīt. 3 mēnešu laikā telpas ieguvušas jaunu izskatu, mājīgu atmosfēru un daudzfunkcionālāku pielietojumu. Iniciatīvu centra galvenā zāle tikus pie spoguļu sienas, bet 2. stāvā jauniešiem būs iespēja rīkot filmu vakarus, rādīt prezentācijas, organizēt sapulces, gatavot ēst, kā arī nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, izmantojot trenažierus un deju paklājus. Tāpat centra dalībnieki tikuši arī pie skaņu aparatūras. Mēs jau tāpat ļoti daudz laika šeit pavadījām, bet tagad, kad mums ir vēl tās telpiņas klāt, tad šeit ir vēl vairāk ko darīt. Tagad, kad mēs esam sapratuši, ka vienam pašam ir daudz grūtāk kā visiem kopā un kad viss notiek daudz ātrāk, kad katrs pieliek savu rociņu pie darba, tad mums ir tāda lielāka mīlestība vienam pret otru un cieņa vienam pret otru. Un mēs tagad saprotam, kā tas ir, kad jāstrādā ar 10 cilvēkiem, nevis vienam pašam, un ka jārēķinās ar visiem pārējiem. Sākotnēji iecerētais zaļais tonis gan vēl tikai tiks likts lietā, jo vēl paredzēti remontdarbi kāpņu telpā un vānas istabā. Taču tagad jaunieši ir pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem var paveikt ļoti daudz. Ir labi redzēt to, kāds ir tas gala variants un tas, ko mēs ieguldījām kādu darbu, un kad var atnākt un redz, jā, ir tas, ka ir ko salīdzināt, un bija patīkami šeit būt, darboties, jo visi kopā tomēr bijām draudzīgi un ar prieku, un tādā jautrā atmosfērā arī strādājām, bija patīkami. Jaunās telpas un kopīgi paveikto aicinātu novērtēt arī visi interesanti un, protams, tie jaunieši, kuri vēl tikai meklē savu īsto vietu. Mēs plānosim, kā šīs telpas izmantot arī pārējiem jauniešiem. Jo, ja mēs ikdienā nāktu visi, tad noteikti mums te nebūtu vietas un šī būtu pārpildīta telpa. Bet mēs plānosim, ka šīs telpas pagaidām paliek jauniešu padomes dalībnieku rokās, bet jebkādi pasākumi, kas šeit notiks, tas būs vai filmu vakari vai deju grīdu vakari, tad tie noteikti būs paredzēts visiem. Šeit varēs nākt pilnīgi visi jaunieši. Vajag motivēt jauniešus, īpaši tādā mazā pilsētā kā Valdemārpils, vajag viņus kaut kā piesaistīt, lai nāk, lai darbojas, lai nesēž vienkārši mājās un neko nedara.
Vadītāji un jaunieši ir pateicīgi par atbalstu ikvienam, kas palīdzēja tapt projektam. Taču īpaši prieks, ka lielāko atbalstu saņēmuši tieši no savējiem. Valdemārpils pilsētas pārvaldes būvniecības firmas Laiks celt, Sija Skandināvs, kā arī Baltic Casting Agency Elvisa Grīnberga. Atklāšanas dienā paldies vārdi neizpalika arī pašam galvenam dzinējspēkam. Maira. Jā. Maira! Es domāju, ka pēdējā laikā tu esi dzirdējusi daudz vairāk šāda veida izsauciens, nekā mēs tikko nodemonstrējām. Un tas ir tāpēc, ka tikai tu esi tā, kas mums sniedz padomus, aicina kaut ko darīt. Un tu esi tā, kas mums visus satura kopā. Un es zinu, ka mums reizēm var mazliet pietrūkt laika, lai kaut ko izdarītu, lai kaut ko paspētu un kaut vēl, lai vienkārši satiktos. Un tieši tāpēc par godu šīm jaunajām telpām mēs tev vēlējāmies dāvināt kaut ko tādu, ko nevar nopirkt par naudu, un kaut ko tādu, kas mums vienmēr pietrūkst. Mēs tev dāvinam laiku. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.